Ar fināla sacensībām Zemgales Olimpiskajā centrā šodien beigusies projekta Sporto visa klases sezona. Projektu pirms 3 gadiem sāka, lai uzlabotu bērnu fizisko sagatavotību. Šogad 3. sezonā piedalījās vairāk nekā 3000 skolēnu no 59 pašvaldībām. Līdz finālam tika ap 500 3. līdz 5. klašu skolēnu. Par dienas notikumu TV Spektrs. Pūtēju orķestra pavadībā Zemgales Olimpiskajā centrā pulcējās 18 sportiskāko klašu skolēni, kuri sīvā konkurencēs starp 130 klasēm izcīnījuši vietu finālā. Uz šo mērķi viņi tiekušies visu mācību gadu, sportojot no visas sirds, bet galvenais tomēr esot stingri nosprausts mērķis. Visas skolas bija vienādi. Mēs kaut kā mācējām motivēties, mācējām savākties un tikām. Mēs jau 2. gadu piedalāmies šajā projektā. 5 reizes nedēļā sports, 5 reizes nedēļā aktivitātes, gan svaigā gaisā, gan basēnā, gan sporta zālē. Bērni daudz veselīgāki, kustīgāki, neslimo tik daudz. Tas nav tikai tā, ka tikai stiprākie piedalās. Un es domāju, ka tas visiem bērniem nāk par labu. Ko tev personīgi dod šī papildus 5 sporta stundas nedēļā? Man dod palīdzību manos treniņos. Es kļūstu stiprāka un spēcīgāka. Tu kaut kur trenējies kādā? Jā, es trenējos desmitdašanā. Pirms 3 gadiem uzsāktā projekta galvenais uzdevums ir 4 gados pamodināt 3. līdz 6. klašu skolēnos sportisko garu un vēlmi būt aktīvam. Raugoties ar kādu spāru un azartu, 4. klasnieks skrien stafeti fināla sacensībās, šķiet šaubu nav nevienam, ka tas būs izpildīts. Vien pagaidām neatbildēts palicis jautājums, vai 5 sporta stundas nedēļā paliks arī pēc projekta beigām. Mēs meklēsim atbildi uz šo jautājumu, jo daļēji atbildi uz šo jautājumu ir devuši paši bērni. Ļoti daudz no bērniem aizdīto 2, 3 gadu laikā, 4 gadu laikā ir iesaistījušies dažādās sporta nodarbībās, sporta aktivitātēs, sporta pulciņos un guvuši motivāciju vienmēr sportot un būt veseliem. Tas ir galvenais iegūms. Nākamajā mācību gadā, kas ir noslēdzošies šajā projektā, savu dalību pieteikušas vēl 112 3. klases. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.